Esi gatavs izdzīvot savu pirmo dzīvi? Tad sākam. Pirmais ceļš, pirmais variants ir loterija, kazino vai dārglietas. Un šajā variantā mēs ar tevi izskatīsim tos variantus, kad tev no gaisa nokritīs milzīgs jackpots. Piemēram, tu vinnēsi loterijā vai laimīga likme kazino, vai arī tu nejauši atradīsi dārglietu lādi. Protams, maz ticams, bet ļoti ātrs veids, kā kļūt bagātam. Debesu kancelēja nolēmusi, ka izvēle šodien kritīs tieši uz tevi, ka šodien tu dabūsi 1 miljonu. Un kas tālāk? Tālāk tu noteikti savu nopirksi dārgu autiņu, māju. Tu būsi visvēlamākais viesis saviesīgos pasākumos. Tavs smaržas maksās tik, cik agrāk tu pat par 10 gadiem nevarēji atļauties. Halo! Pamosties! Tu joprojām atrodies savā divānā un pēc smaržām te nesmaržo. Tu taču esi adekvāts, bet vairums adekvātu cilvēku lieliski saprot, ka sēdēt un gaidīt no gaisa nejauši nokritušu bagātību ir diezgan muļķīgi. Tavas iespējas ir tuvu nulē. Praktiski neiespējami. Un pat jau uz to pievērt acis ir vēl viena svarīga nianse. Droši vien, ka tu tāpat kā es ievērojis vienu ļoti interesantu likumsakarību. Personīgās izaugsmes līmenis cilvēkam un naudas līmenis ir ļoti cieši savā starpā saistīti. Visbiežāk, ja cilvēkam ir izaugsme personības attīstībā, tad arī naudas līmenis viņam paceļas. Ja cilvēks attīstās, strādā ar sevi, virzās savu mērķu virzienā, tad nauda viņam parādās vairāk. Un, diemžēl, otrādāk tas nestrādā. Bet, ja tu nejauši kļūsi bagāts, atrodoties tajā pašā attīstības līmenī, kas neatbilst tavai bagātībai, tad nauda pie tevis ilgi neuzkavēsies. Ir ļoti daudz piemēru, kas to apstiprina. Ja laimētājam nav un nekad nav bijuši mērķi, tiekšanās un prasme plānot un pavairot, tad visa bagātība aizies tikpat ātri, cik tā atnāca. Tu patiešām padomāji, ka tu izdarītu savādāk? Ok, tad iedomājies, kā tev piedāvā uzspēlēt spēli. Tavā priekšā ir kārtas. Tās ir 56 gabalas. Un ērcena dūzes ir tikai 1. Ja tu to izvilksi ar pirmo reizi, tu saņemsi $100 miljonus. Bet ja tu izvilksi jebkuru citu kārti, tu saņemsi lodpierē. Tu spēlēsi šādu spēli, esot pie veselā saprāta, bet es ceru, ka tu tieši tāds esi. Tu nepiekritīsi spēlēt šo spēli, jo tu saproti, cik maz tev ir izredzu. 1 kārts pret 56.